Wow, nu izklausās jau pēc restorāna ēdienu. Rekurs sabērsim visu. Tas ir vienīgais, kādēļ es tev šodien apskaužu. Vispār sezams ar citronu labi iet kopā. Ak, Dievs, cik labi! Un tad man te vēl tāds riktīgs punkts uz I. Jāsaka, es viņu māku taisīt garšīgi. Čau, Zane! Čauģi! Jauna epizode. Ko daram šodien? Pamēģinam kaut ko veģetāru, ko tu saki? Atbilstoši saulainai vasarai, Sveicīgi. tādu vieglu ēdienu. Atceramies noteikumus. Viens pie grila, otrs uz gadžetiem. Dosim pēc tam žūrijai, lai viņi mēģina uzminēt, kurš gatavojas pānis, kurš uz grila. Nu tad dodamies gatavot. Dodamies. No Zane, kāda tev šodien ir ideja, ko tu darīt? Nu, dārzeņi. Dārzeņi. Nu, tur daudz variantu nav. Dārzeņi, kas kaut kā jāapgrilē, ja? Jā. Nu, lai tas būtu kaut kā interesantāk, es viņus pasniegšu ar kuskusu, pa virsū tā kā grilēts dārzeņus un fetas sieru uzgrilēšu. Nu, Un labi. kāds tev plāns? Man plāns ir, pat cik vasara ir tas laiks, kad zaļā krāsa dominē, tad es šodien taisīšu uz grila tādus gatavotus zaļus, sulīgi zaļus salātus. Man būs cukīnī, man būs brokolīnī, man būs sparģeļi, dilles, zirnīši, viss zaļš, nogrilēts, mazliet kraukšķīgas mandeles un tad tādai krēmīgai, svaigai tekstūrai es pasniegšu viņu ar buratu un cukurā karamelizētiem citroniem. Wow, nu izklausās jau pēc restorāna ēdienu no ēdienkartes. Bet uz grila. Zināju, ka pie grila arī var lietot visādus gadžetus. Piemēram? Mehāniskus. Nu, piemēram, man ir jānograuzdē mandeles, bet viņas birst iekšā. Un tad, redzi, man ir tāda panna, kuras viņas var uzlikt ar caurumiņiem. Tad, reku, man ir sparģeļiem, lai man nebirst iekšā. Tu esi sagatavojies šodien. Jā. Šodien mēs gatavojam dārziņus kā galveno ēdienu. Parasti, man liekas, cilvēki dārziņus gatavo kā tādu piedevu, vai ne? Nu, pie gaļas vai zivs. Jā, man liekas, ka vasarā tomēr vairāk izvēlās arī tāpatās. Jo tas tāds vieglāks ēdiens, pirmkārt, negribās tik daudz gatavot. Zināt, tāpēc ēd vairāk salātus, jo ir karsts, tos var ātrāk pagatavot. Pār es varu likt jau grauzdēties savas mandeles, es nezinu, ko es te gaidu. Rekurs sabērsim visu. Uzliek vēl vāku. Viss. Kas ir tā mīļākā dārziņa kombinācija? Nē, nu tie noteikti ir tie spārģeļi, tie man garšo ļoti grillēti. Ķirbis ļoti garšīgs ir grillēts, sviestiņu glazēts tāds. Nu, man saka mandele, re, ka viņa ātri jau grauzdējās, te baigā temperatūra ir. Mandeles man ir sagrauzdētas. Vispār es varētu ķerties arī pie šito dārzeņu grillēšanas jau. Tie brokoļi, man liekas, diezgan ātri gatavi, vai ne? Jā. Sparģels arī. Tas bija gan karsts tur. Stūrītis. Vismaz kaut kur ir karsts. Tā, es apliešu kuskus tagad. Lai viņš man uzbriest, kamēr es te gatavoju pārējo. Tā, tas mums stāv. Tagad es taisīšu savas cukīnijas tērbeles. Šitais draugs arī. O, tas tāds izmantot savu gadžetu, jā? Jā. Slaiserīts, jā? Tā, es laikam arī sākušu jau grilēt, jo, zin kā, uz tās pannas tik ātri jau. Haits! Šitā. Vēl pišķiņēju. Šitā pat taisno. Tā, mani sparģeļi ir gatavi. Tava lielākā priekšrocība šodien, es zinu kāda. No. Tev ir lielāka virsma, uz kuras to visu sacept. Tas ir vienīgais, kādēļ es tev šodien apskaužu. Jo man te pa šķēlītei tikai.
Nevar Tev būs visu reizi. diezgan Bet ilgi. toties, pasties, kāda restīte. Jo! Re, kur šitie arī te jau gatavi. Man vēl ir jāsagatavo tas citrons grilētais. Es viņu sagriezīšu tādās rupjās šķēlēs. Tā, es varētu sagriezt jau tos dārzeņus. Man bija doma viņus vienkārši sakapāt tā. Ņem citronu, iemērtu cukurā un liek uz grila. Labi, citroni grilējās. Nu, nezinu, man liekas, Uģi, šodien nebūs viegli tev. Jo izskatās diezgan grillīgi. Jā, nu man arī. Un tev parasti izskatās diezgan grillīgi. Kas notiek ar manu citronu? O, re, kur redzi, veidojās karamela virsū viņam. Zane. Jā. Nu, es esmu gatavs. Jau gatavs? Viss man gatavs, jā. Es Pagaid, nopietni? Nu jau? Nu, nē, vēl jau. Jā. Sāk satraukties. Tu tik ātri Tas ir paziņoji. ļoti labi, Zane. Man patīk, ka tu satraucies. Man tāda baža cept fetas sieras grillas pannas, jo man liekas, ka viņi varētu tur piedegt. Tāpēc viņos likšu uz papīra. O, kā labi piedeg. Ir maz tāda ēdiena, kuru piedegšana, tā kā, par kuru piedegšanu es priecājos. Nu, kas ir manam citronam? Oi! Viens ir bišķi pa daudz jau. Vispār labi, ka tu tā izdarīji. Jo es uzreiz kaut ko atcerējos. Ko tu atcerējies? Ka es gribēju uzgrilēt arī citronu. Nu, redzi, Zane. Ļoti labi, paldies tev. Ak, Dievs, cik labi! Kas ir labi? Pasties, kā tas siers izskatās ar Neskatīšos. papīru. Es vispār nenoticēju, ka tā var dabūt gatavu. Zirņus es metīšu jau šeit klāt. Es šodien iešu latvisko garšu. Man būs dilles šajos salātos. Vēl es likšu arī mazliet piparmētru. Šis ir gatavs, šo redzēt likt. Ļoti labi, ļoti labi. Uģi, tā kā mēs tuvojamies finišam, mums atliek tikai saservēt. Kā vienojāmies, mēs Jā. varētu pirms tam doties nelielā kokteļa pauzē. Varam. Zini, Zane, es tur pamanīju grilējot aizmugurē rabarberas augu. Man liekas, tā būs baigi foršā lieta pie nākamā kokteļa aizjust un pakaļ arī rabarberam. Sarunāts. Nu, Zane. Uģi, tu esi ieradies šodien ar aksesuāru. Jā, jo mūsu šodienas dzēriens saucās Apple Summer, bet āboli vēl nav gatavi. Un tur mēs viņu smuki nodekorēsim ar šo rabarberu, jo iekšā iet arī rabarberu limonāde. Mēs sākam šodien ar mūsu dzērienu. Šis būs ābolu viskija liķieris. Un, protams, mēs sāksim ar ledu, kā Tad es parasti. varbūt varu jau Aiziet. pāzēlēt ledu. Labi, kamēr tu lietas ledu, es varu samizot rabarberu dekorācijai. Štradašrētā. Tā kā lentes Tas- dāvana līdzīgi, jā. ja, dekorē dāvanas. Nu, var arī tā. Es pamēģināšu. Ledus ir. Ņemam ābolu viskija liķieri 40 ml. Tad mēs ņemam šeit rabarberu limonādi 160 ml. Ļoti labi krāsa izskatās jau vasarīgi. Nu, un tad, protams, salmiņš un dekoriņš. Bet klausies, vispār ļoti labi izskatās. Cik eleganti. Zane, Vasarīgi, nu skaisti. Nu priekā. priekā. Nu ko, Uģi, laiks servēt? Tā, re, kur es te pielieku pusi riekstus klāt jau šeit. Šitāds te visāds. Tas būs te. Es savukārt ieliku to kuskusu. Tad es viņam pagribu pārliet citronu suliņu. Tā, es likšu sezamu mērci. Vispār sezams ar citronu labi iet kopā.
Sevišķi man tāds cukurots grilēts. Es ar rokām te višķiņu padarbošos šoreiz. Jāliek virspusītē tādi restīšu gabaliņi. Tādi. Ceptā feta ar visām restītēm. Es vienkārši šokā, ka tā restīte iecepās pat uz papīra. Es taču neticēju. Kā lai pakauts ar medu? Es varētu tavu grilu paturēt savu karoti. Šitā laba metode. Jau, bet tev tik labi izskatās. Vai ne? Ļoti labi. Tā, un kur es vēl sadekorēšu tādus mazus inčīgos citronu gabalus. Vēl es te riekstiņus. Un tad man te vēl tāds riktīgs punkts uz I. Širāds te. Širo mēs varam nenest žūrijai šodien. Šis izstās rītīgi manā gaumē. Tikai to pagatavot tu nevis es. Nu, lēs taču. Man nu aizrāvies, klausies. Nevar zināt, kur tā labākā būs. Nevar zināt, bet nemainīgi paliek noteikumi. No. Zilais šķīvis. Šoreiz vismaz Šoreiz ir zilais mans. tavs. Brūnais tavs. Mans. Nu, tad skatīsimies, ko viņi teiks, kurš ir uz grila, kurš ir uz pannas. Iet, dodamies. Nu, ar kuriem sāksim? Ar šiem varbūt. Fetas siers ir, izskatās tāds grillēts, ne? Nu, to jau viņi iemācījušies mānīties. Šodien, tomēr, nav grils viņam tūmā stāvējis. Bet tā kombinācija ir ļoti laba. Kuskus ir ok, siers, tas tāds sāļš biezpiens. Mēģinam otru, ja? Bet kaut kas tur visur ir cepts, nu nav tā kā vienkārši lapas kopā. Tomātu, gurķu krējumi tie nav. Nu, vienkārši apsies, ko tur kā kaut tāds. Superīgi. Šito es garīgi nesaprotu, kā šito var uzgrilēt. Nevajag spriest loģiku, viss ir mānīgi. Bet kā, piemēram, tos riekstus viņš ir? Bet grilēt jau var ne jau tikai uz plikas restes, ne? Jau ir jau visādas palīglīdzekļi. Jā. Smaržo labi. Nu, ir tāds dagumiņš tā. Tas baigais Tā dūmiņa smarža nav? Ir grilēts. Baigi labā tā mīsa. Tā ir baigi lūgtā. Jāsaka, es viņu māku taisīt garšīgi. Nav svarīgi uz kā, vai ne? Varam balsot, es domāju. Un tad otrs, nu baigi jau Nav varianti. nav varianti. Zana, kas tur notika? Kas tur notika? Laikam tās strīpiņas to vēl nevajadzēja taisīt. Viss slikti šajā sezonā man kaut kā galīgi neiet. Nekas, man vēl ir divas iespējas. Jā, nu tad, kas mums tur nākamais ir, vēl nezinām, bet noteikti būs tikpat forši, kad tiekamies jau nākamā raidījumā. Tiekamies!